Čau! Iepriekš stāstījām par to, ka būvēsim dabīgā šīfera stendu. Nu, lūk, beidzot tā diena ir klāta un šis stends ir gatavs. Un šajā vietā mēs varam redzēt Ready Slate, kas ir dabīgā šīfera jumta moduļi, ko var likt jau jumtiem ar slīpumu sākot no 18 grādiem. Šeit mums ir šāds te rombeida ieklājums, ko var izmantot ne tikai kā jumta segumu, bet arī fasādei. Ļoti smuki izstīsies. Šeit mums ir klasiskais ieklājuma veids, taisnstūra dubultais. Un esam, protams, uztaisījuši arī dabīgā šīfera fasādītes. Nu, šeit mums ir 3 ieklājuma veidi, populārākie, bet tie ieklājuma veidi ļoti daudz un dažādi. Te apakšā mums ir taisnstūra horizontālais ieklājums. Drusku augstāk mums ir lineārais ieklājums. Lineārais nozīmē to, ka ir vienādas malas gan šīs te vertikālās, gan arī horizontālās. Un tad drusku augstāk mums ir taisnstūra horizontālais ar nobīdi. Nu, lūk, šādi te 5 cm nobīdīti plākstiem. Un augšā pa perimetru uzsists ir universālais dabīgā šīfera plāksne 25 x 25 cm izmērā, ko var likt arī gan kā jumta segumu, gan arī fasādei. Līdz ar ko visi jautājumi par dabīgo šīferi no ražotāja Kupa Pizaras, kas ir pasaules līderis dabīgā šīfera ražošanā, tas ir pie mums. Brauc ciemos uz Rīgu, Šmeļa iela 3, Rīgas kinostudijas teritorijā. Parādīsim to, kā var materiālus ieklāt dažādos veidos, gan uz jumta, gan uz fasādes. Arī to, kādi materiāli izstāsta pēc formas. Tās formas ir dažādas. Un visas citas tehniskās nianses strādājot ar šo materiālu. Rooftech.lv. Čau!